Labdien! Šodien nodemonstrēšu, kā Resiko ERP sistēmā pievienot papildus laukus produktu vai klientu kartiņās. Tātad šo lauku nepieciešamība ir saistīta ar katra klienta individuālu darbības specifiku un var gadīties situācijas, kad nepietiek ar standarta sistēmas nodrošinātajiem laukiem. Ja tad standarta lauki mums, piemēram, ir produktu numurs, produktu apraksts, piezīmes, bet var gadīties situācijas, kad klientam nepieciešams pievienot vēl papildus laukus. Piemēram, iepakojuma izmērs vai tulkojums kādā citā valodā. Un šādos gadījumos Resiko ERP sistēma jums nodrošina šādu iespēju. Jādodās ir uz pārdevēja profils, sadaļa papildus lauki. Un šeit ir jāizvēlās starp divām sadaļām produktu vai klienti, attiecīgi kurā sadaļā jums nepieciešams šādu papildus lauku pievienot. Piemēram, produkti. Spiežam pievienot jaunu lauku. Jāizvēlās ir lauka kods. Paliksim pie manis minētā piemēra par iepakojumu. Kods mums būs iepakojums. Nosaukums būs tāds pats, bet ar lieliem burtiem. Iepakojums. Un šeit ir jāizvēlās lauka tips. Tātad mēs piedāvājam dažādus lauku tipus. Tātad lauks var būt teksts, lauks var būt skaitlis. Tātad lauks var būt binārs, jeb tā var būt vērtība jā, nē, paties, nepaties. Lauks var būt datums, var būt saraksts, kur jūs definēsiet vienu vai vairākas vērtības, no kurām var izvēlēties. Šeit laukā, tātad precīzāk sakot, tas būtu tāds izvēles lauks. Un lauks var būt papildus attēls. Piemēram, ja jums ir kāda trešās puses integrācija ar kādu trešo sistēmu, vai tā būtu BI sistēma, vai CRM sistēma, vai e-komercijas risinājums, kur jums nepieciešams vairāk par vienu attēlu, tad jūs varat arī pievienot papildus lauku ar tipu attēls. Tātad sāksim ar lauku teksts. Tātad izvēloties lauku teksts, jūs varat arī norādīt, kāds ir šī teksta maksimālais garums, piemēram, 250 simboli. Jūs varat norādīt, vai šī laukā ir atļauta HTML ievade. Jā, atļausim. Labi, šī gadījumā nē. Tātad nākamais iekļaut kolonu sarakstā. Ar šo jūs atļaujat vai neatļaujat šo te jauno pielāgoto lauku pievienot produktu sarakstā, kā papildus kolonu. Jā, tas atkarīgs atkal ir no nepieciešamības. Tas pats attiecās uz iekļaut vai neiekļaut šo te lauku filtrēšanas parametros. Iekļaut vai neiekļaut primārajā ievadas šķirklī un iekļaut vai neiekļaut šo lauku lielapjomu darbībās. Un tāpatās varat izvēlēties, vai šis lauks būs pieejams cenu zīmju izdrukas veidnē vai nebūs pieejams. Ja tas ir katrā individuālā gadījumā ir jāpārskata nepieciešamība pēc šīm iespējām. Tātad mums ir gatavs lauks iepakojums un saglabājam. Tātad no šī brīža mums produktu kartiņā būs pieejams jauns lauks iepakojums. Pievienosim vēl vienu lauku, tātad iepakojuma izmērs. Tātad iepakojuma izmērs. Un izvēlēsimies šoreiz skaitli, tātad vērtību saraksts. Ja? Tātad, un pateiksim, ka tas mums būs šeit jums atkal ir tātad atlase, ja tad vai nu izvēle tā būs, vai tas būs atzīmējums ar ķeksīti, vai radio. Ja? Tātad, un šajā gadījumā es izvēlēšos radio, jo mēs gribēsim izvēlēties starp vienu no 3 vērtībām, tātad izmērs mazs, vidējs vai liels. Ja? Un šeit mums lasot lauka aprakstu, tātad katra jauna vērtība jaunā rindā, ja nepieciešams ID nosaukums, atdala ar kolu. Ja? Tātad mēs varam atdalīt, teiksim, 1 mazs, 2 vidējs un 3 liels. Tātad saglabāt. Tātad esam izveidojuši jaunu lauku, jaunus 2 laukus, tad iepakojums un iepakojuma izmērs. Un pēc šādas analoģijas jūs varat veidot arī citus laukus pēc jūsu nepieciešamības. Ja? Vēl vienu piemēru, piemēram, iespējams pasūtīt.
Un šoreiz izvēlēsimies binārs. Tad būs iespēja izvēlēties tikai jā vai nē. Un saglabāsim šo te lauku. Pie viena pieņemsim, ka mums ir iepakojuma izmērs, ir nepieciešams arī produktu sarakstā. Tad mēs iekļausim kolonu sarakstā. Un, jā, lai mums būtu tāds pārskatāmāks piemērs. Tātad, kad mums ir šādi 3 papildus lauki pievienot, varam doties apakaļ uz produktu sarakstu. Un atvērsim kādu no mūsu produktiem, kā testu. Atverot produktu kartiņu, mēs šeit pie pielāgotajiem parametriem uzreiz redzam, ka mums ir 3 jauni lauki, tātad iepakojums, ja, un šeit mēs varam ierakstīt kartona kaste. Un iepakojuma izmērs, varam izvēlēties, ka šim konkrētajam produktam ir vidējs iepakojuma izmērs, ja, un šeit mums ir binārais lauks, tātad jā vai nē, ir iespējams pasūtīt vai nav iespējams pasūtīt, ja, tātad un saglabājam. Šos laukus tiem klientiem, kas izmanto Resico API risinājumu, lai integrētos ar trešās puses sistēmām, šos laukus ir iespējams arī iekļaut šajā datu apmaiņā, tātad attiecīgi izgūt šo lauku vērtības no Resico sistēmas vai arī pamainīt no trešās puses sistēmas, ja rodas tāda nepieciešamība. Tātad šādi izstās jauni lauki. Pēc analoģijas šādu lauku pievienošana strādā arī klientu kartiņās. Tātad arī tur jūs varat pievienot kaut kādus papildus laukus. Un vēl nodemonstrēšu šo te jauno lauku sarakstā. Ja, tātad vienam no šiem laukiem mēs atzīmējam, kad ir iespēja atrādīt viņu produktu sarakstā. Tātad, lai to izdarītu, mums ir jāatver jau mums zināmais kolonu izvēles interfejs, un šeit redzam, ka pašā apakšā mums ir parādījies jauns lauks, iepakojuma izmērs. Ja, tātad, un izvēloties šo te lauku, mēs attiecīgi redzam iepakojuma izmēru kā kolonu.